ceru skaistums. Ūdens kritumi varavīksnes krāsās, skarbas ainavas un pārgājieni kalni un pazemē. Uz Islandi ar busiņu noskaties. Kamēr uzkāpjam montām augšā, tikmēr tas viss piekusis. Viņas ir ļoti smagas, bet mums tomēr jāizdzīvo 2,5 dienas. Šeit nekas nav mainījies. Tāpat kā bija uz turieni, tāpat ir arī atpakaļ. Mēs jau zinām, kur kas ir jāieslēdz un kur kas atrodas. Dežavju sajūtu. Labi, pirmais, ko mēs sākam darīt, mēs ejam uz dušu. Dušu. Uz dušiņu. Tā! Es jau aizgāju. Tu domā, ka man nav bēdīgi? Tu domā, man ceļojums ir beidzies jau tagad, jā. Bet mēs liksim jaunu bildi iekšā. Vispārīgi, varbūt ir jāparunājas. Ne? Nu labi, es nerunāšos. Tu gribi, lai es runāju, vai tu gribi, lai es nerunāju? Jā. Nu, par to, kā mēs nokļuvām varbūt Islandē. Tagad dodamies projām no Islandes un iedzērām tabletes pret jūras slimību. Uz turieni mēs nedzērām un mums bija diezgan slikti. Gandrīz nogulējām 2,5 dienas. Un tagad atpakaļ ceļā mēs iedzērām tabletes, redzēsim, kāda būs reakcija, vai strādā tās tabletes vai nestrādā. Un kāds būs laiks un kā būs kārtējās satraukums tomēr pirms atkal peldēšanas. Nepatīk man kuģi tādā veidā peldēt, bet, nu, labi, tādu variantu izvēlējāmies šoreiz un tāpēc, lai jau ir, mums te vēl ir saulīte.
atpakaļ pēc dāņu laika. Ļoti rokas sala. Nu ļoti. Nu šitā jau uz kuģi var dzīvot. Mēs esam 10. klajā augšā. Te ir barčiks ar tādām gultām. Un tie, kas tiek pie šitām gultām, tiem ir arī skats. Var uzkost apolīti. Ļoti labi apskatīties datoru. Parisināt kustvārdu mīklas. Kurš te āda, kurš te lasa. Tāda klusuma oāzīte ar mierīgu mūziku. Un tu skaties. Un šodien mums pat vairs nav slikti. Mēs vakar iedzērām vienu tabletīti. Un tāpēc mums nav slikti. Es tā ceru. Bet arī jūra ļoti mierīga. Esam jau pamazām uzņēmuši kursu uz Mājupceļu. Un gribas pateikt, ka Islanda tik tiešām mūs pārsteidza gan ar saviem laika apstākļiem, gan ar savu dabu, gan ar savu, protams, arī ar cenām, ar visu kopā. Es tik tiešām esmu priecīga, ka man bija tā iespēja tur pabūt, man bija iespēja to visu redzēt ar savām acīm, ka mēs tomēr uzdrošinājāmies uz turieni
neskatoties uz to, ka pusgadu, vismaz es par to ļoti pārdzīvoju, jo mani biedēja lieta, kad ir jābrauc ar prāmi, mani biedēja lieta, lai mašīna mums nesaplīst, bet mēs to izdarījām, un es arī to pašu novēlu jums izdarīt, sadošoties, piepildīt jūsu sapņus, piepildīt jūsu vēlmes, jo tas viss ir izdarāms, un nevajag no tā baidīties. Lai kā tas nebūtu, kā saka, ja ir problēma, tad risinām viņu pakāpeniski, nevis sadomājam savā galvā kaut kādas lietas un pēc tam paši baidamies. Vismaz tas ir uz manīm tā. Pēru salās var mazliet pastaigāties, un stundu attālumā ir ūdenskritums. Viņš ir tāds te atrodas pilsētas, tā saka, varbūt vidienē. Un ap mums aizņēma tas apmēram stundu pastaiga ar visu karti, kaut kā samaldījāmies. Bet tāpēc gan ne, ja pat brīvais laiks var apskatīties. Te tik tiešām skaista apkārtne. Ir patīkami pēc diennakts nobrauktas ar prāmi. Iziet mazliet pastaigāties. Laiks vienkārši burvīgs šeit. Cilvēki mierīgi staigā, sporto. Ir tiltiņš kā rupītē. Un ir arī ūdenskritums. Tāpat arī ir soliņi blakus. Piknika vietiņa un apkārtne. Tu vari pateikt, ka tā Fēru salām, ja? Tā.
mūsu ļoti šūpo. Taisam, skatāmies kā krūzīti pat. Jā. Mūs te šodien ļoti nesā. Es esmu iedzērus jau laikam 3 vai 4 tabletes. Nu, manuprāt, palīdz, ja nepalīdz. Bet nu nesā tā diezgan pamatīgi. Šodien visu dienu guļam kajītē, mocamies ar jūras slimību un jūtam katru vilnīti. Un pie reizes mēs šodien arī skatāmies Eirovīziju. Kā uzstājas mūsu tautumeitas. Sveiki, esam noparkojušies Dānijā, pie Kirkos apstājušies un beidzot esam no kuģa. Un vispārīgi tas kuģa pasākums, viens traks pasākums, jo tā šūpošanās ir milzīga. Un tu visu laiku var tikai, gultas režīmā pavadīt. Bet, nu, ja gribas ceļot un gribas uz Islandu ar savu mašīnu, tad cita varianta nav. Tāpēc, kā saka, ir traki, bet, kā saka, trakajiem pieder pasaule. Tāpēc tagad mazliet jāsaprot, ko tālāk, mazliet jāklimatizējas un tad brauksim tālāk. Pa ceļam uz mājām mēs esam apstājušies Dāņu pilsētiņā Ribe parkingā. Vispār ļoti labs parkings, te arī, kā saka, var nakšņot. Vienā pusē ir kemperīšiem novieta, tad ir arī toaletes, kas strādā no 6 līdz 10 vakarā. Un arī vieglajām mašīnām ir parkings. Netālu no pilsētas, uz pilsētu mēs vēl neesam bijuši, tūlīt iesim skatīties. Tā, mēs dodamies uz katedrāli, te ir tāda taciņa. Un tur jau viņi kaut kur spīd.
pilsētiņa Riba izrādījās ļoti skaista un fantastiska savām vēsturiskajām ieliņām, mazajām tām mājiņām, kas no ķieģeļa veidotas un tādam kā koka brusītēm. Te arī katedrāle viņiem ir tik tiešām romantiski, un tu tā staigājies pa to pilsētu un baudi viņu, kāda viņa ir. Te ir daudz kafejnīciņas, kur pasēdēt. Oi. Vai gan mūs mazliet nogurnē pēc visu mūsu kuģa braucienu, pēc visa esam mazliet piekusuši, bet tiešām patīkam atpūta, ka tam vēl šodien ir silti, ārā smaržo jasmīnu un ceriņa smaržo, tiešām patīkam pastaigāties. Mīnus uz tādām pilsētiņām ir tas, ka mašīnām ļauj braukāt pa to vēsturisko centru. Un viņi te tā ir noparkojušies, kā tam tā būtu jābūt. Man jau liekas, ka tam tā nav jābūt, bet nu labi. Kā ir, tā ir. Šeit arī tāda kā kafēnīca ieliņa. Ir kafēnīciņas. Baznīcas zvani. Mēs esam atbraukuši Dānijā uz Romo salu, kur var pludmalē noparkoties, braukt tīri pa pašām smeltiņām. Te jau priekšā visi kemperisti, mašīnas ir. Un te pa nakti nakšņot nevar, bet pa dienu te laikam līdz 8:00 var laikam braukt. Cik paši sapratām. Arī mēs te smeltiņās esam noparkojušies. Mēs pat īsti nezinām, cik tālu mēs varam aizbraukt, negribētos jau iestrēgt. Bet jā, kur tauta te visi tusē, kemperīši te tusē, kurš jau savus galdiņus ir izvilcis ārā. Ļoti interesanta vieta. Pirmo reizi mēs tā pa pludmali braukājam. Un te ļoti daudz platības. Vietas pietiks visiem. Tāpēc esam izdomājuši arī mēs mazliet vakara kafiju padzerti.
Tas sajūtas mazliet tādas sirreālas, tā kā tajā šovā, tas ir Burning Man, kas atrodas Amerikā, kad visi sabrauc uz to tuksnesi un uz kādu nedēļu noparkories, un tad viņiem sava dzīve notiek. Šeit arī apmēram tāpat. Kāds tur kaut kur raļo un izmēģina savu mašīnu. Tur ir maziņš smilšu kaudzīte, tur arī drosmīgākie mēģina pārbraukt pāri. Kurš saparkojas, kurā vietā? Tad vienīgā problēma šoferīšiem izvēlēties, kur tad lai es noparkojos, kur tad lai es atstāju to savu mašīnu. Es domāju, ka vasarā tie ir pilns ar mašīnām un cilvēkiem. Bet, nu tāda interesanta vieta. Tiešām vērts viņam skatīties, atbraukt, pasauļoties, apkaltēties, paēst pusdienas sagatavot. Mums līdz mājām palicis vēl 5 stundas, ko braukt. Šonakt pa nakti noparkojamies Polijas stāvlaukumiņā pie Bāņu. Vieta jau tāda smuka pie ezera, bet, nu, diemžēl ļoti arī daudz netīrumu pie miskastēm. Lai gan tā jau nav cilvēku vaina, vienkārši miskastes ir pilnas. Ir arī toaletes, ir arī tādas lapenītes, kur pasēdēt. Blakus ir bānas, un tad ceļojums iet uz beigām, tāpēc, jā, mašīna jau iedarbinājās, ir laiks braukt uz mājām. Šodien sola 22 grādus Latvijā. Vajag pasteikties, vai paspējam. Latvijā, ja? Saule spīd, ārā silti, 20 grādi, viss notiekas. Jā, kas to tur? Tu esi ļoti labi nonāsējis viņus pa Islandi. Un man patīk. Vispārīgi diezgan labi. Tā.